Auto, kurš tika ieskatīts no Amerikas, un tagad mēs skatoties uz viņu, viņš izstās reāli pēc riktīga amerikāņu kāra. GAZ-24 Volga, tas ir mašīna, par kuru sapņoja noteikti tavs vectēvs, ar kuru tu varēji parādīt savu statusu, jo tajā laikā Mercedes Padomju Savienībā, vienīgais Visotskim bija Mercedes. Bet šis auto melnajā tirgu maksāja 2 reizes dārgāk nekā vienkārši pērkot viņu, tajā laikā salons nebija, bet tu autoveikalā. Un tur viņš maksāja 10 000 šis automobīlis. Volga ir Volga. Volgu 21. jau bija novecojusi 60. gados, jau kad viņa iznāk. Я слишком стар для всего этого дерьма. 61. gadā izveido pirmos prototipus, kas nevienam nepatīk, jo viņi ir diezgan līdzīgi Mercedesam V111. Un tāpēc nevienam viņi nepatīk, un tomēr ieskatās no Amerikas tirgus. Un Amerikas tirgu jāizslēdz galvenā lieta, lai aķīts nenosēžos. Amerikas tirgums skatās arī tur Buick, no dažādiem vēl automobiļiem, Forda, protams, un 67. gadā ir vairāk 3 prototipi. Un pirmajam prototipam ir 4 lukturi. Un kādu uz Padomju Savienības ielām ieraugtu pirmo automobili gan ar 2 lukturiem, gan ar 4, cilvēki jautā, tā ir ārzemmašīna vai mūsējā? Un šoferis teica, nē, nezinu, man tikai iedeva stūri pagrozīt, es nekā nezinu par to mašīnu. Protams, viņi zināja, viņiem vajadzēja pārbaudīt, tāpat kā Žiguļs pārbaudīja no Vladivostokas līdz Krimai, braukāja, pārbaudīja, kā viņi iztur, kā viņi neiztur, un tas pats bija ar Volgu. Bet šī Volga kļūst par tādu, ja 21. bija tāda lēnīga, tāda liela, bet šī bija tāda, varētu parādīt visu to padomju laiku, varētu teikt, monumentālismu. Paskatieties šo resti. Šī ir 24. Pēc tam bija 2.4.10, vēl bija arī universāls 2.4.02, un ārā sāk līt lietas, jo šodien ir oranžais brīdinājums, un kurā vēl dienā, ja ne šodien, filmēt šādu te zvēru. Tātad šeit mums ir 96 zirgspēki, 2,4 litru 4 cilindru motors, un 19 sekundēs šī mašīna var sasniegt 100 km. Tā kā jaudīga, laba, neskatoties patiesībā. Tas motors ir vienkārši pārveidots 21. Volgas motors. Так заебал нахуй, поменяй, ебать, позицию, блядь. Сука, не пруgu nahуй. Bet toties krietni stiprāks. Un mēs ejam iekšā tālāk runāt, jo mums ir lietus. Ja tev ir nauda, tu vari visu. Šis Volgas, jā, maksāja dārgi, bet šis auto tiešām sevi parādīja jau to, ka patiesībā vēl jau bija tās pārējās Volgas ar plastmasīgās līdz pat 90. gadiem, kuras ražoja, un viņas visas bija 24. Volgas bāzes. Šis ir pirmais auto, kuram Padomju Savienībā, ja tu sēdi aizmugurē, mums tur baigais srači ir aizmugurē, tāpēc kliedz līdz, bet ja tu sēdi aizmugurē, kur kājas neskarās pret priekšējo beņķi, jo tas bija vislielākā problēma visām padomju mašīnām. Vai zināja, ka Volgas gāja vairāk nekā 70 valstīs uz eksporta? Впрочем, ничего нового. Un arī Anglijā un tajās valstīs, kur stūri atrodas labajā pusē. Un tāpēc, ja jūs tagad izmērītu šo vietu ar šo vietu, sanāktu, ka viņas ir vienāds. Vienkārši šito ātri pārmet uz otru pusi. Tātad viss bija baigi labi izdomāts. Priekš 70. gadiem Volga bija ļoti laba. Priekš takšiem Volgas tika izveidota krāsa, neliela tāda pistāciju krāsa priekš takšiem. Speciāli, kad parādās 24. Volgas. Vēlāk jau šīs līst kā pa Jāņiem, vēlāk jau šīs Volgas tika nokrāsotas dzeltena, žoltī cviet, tātad citrona dzeltenā krāsā, un tas jau bija savādāk. Vēl bija luksus versijas Volgas, 24, 14 ar tiem 4 pārēm, kā jau teicu, bet, diemžēl, tās lielākā vairumā neaizgāja. Tur bija pāris uzsēs, bet pastieties.
šeit visu īpašniekam nepatīk viss, ka tu taisa tā laika stiliņā, visi viņam patīk reāli, ka tā mašīna ir tāda interesanta. Tu pasties, te viss ir interesants, sākot ar sistēmu, mūzikas sistēmu, beidzot ar pašu krāsu un visu. Un šis parāda to, ka Volgas var būt interesantas. Viņas kā lowriderus taisa Krievijā, viņas atrestaurē kā tajā laikā, bet Volga dod to savu, kā lai pasaka, to, ka tā ir, to dod status jebkurā laikā. Un patiesībā mūsdienās arī tu pasties Volgu un tev gribās to mašīnu. Mašīna ir tiešām ļoti, ļoti interesanta. Es jau arī stāstīju par skaldīju Volgām, kuras taisīja speciāli priekš ārzemju tirgus, un kā teica tajā laikā, dīzels mums ir, bet jūs fīgi viņu redzēsiet. Tā arī bija. Dīzeļu Volgas bija ārzemēs, arī Volgas bija kā ātrās palīdzības, un ātrās palīdzības Volgas arī labi gāja uz Somiju, starp citu ar visiem dīzeļu motoriem. Renault dīzeļu motoru ieliku, mašīna bija ekonomiskāka, spēcīgāka un rītīgi feina. Tās modifikācijas Volgām bija, un tur 40 un viss, it kā jau, protams, var taisīt par katru stāstīt atsevišķi, kas arī būtu pareizi, jo arī šīm ir dažādas sērijas. Bija 1., 2. un 3. sērija. 1. sērija bija ar to lentes spidometru. Tad jau vēlāk mainījās. Pirmajām Volgām vispār te bija tas padlakotņiks, kur mēs liekam elkoņu balsts, bet kas te ir interesanti, kad pašām pirmajām bija sešvietīgi. Viņi bija, te varēja sēdēt cilvēks, bet cilvēki to īsti kaut kā nesaprata, pārprata, un tad vēl domāja, kā sešvietīgi, ja mums te grīdā ir pārslēdzam ātrums. Jā, šeit ir 4 ātrumu kārba, bet, godīgi sakot, Volgas, tā ir tāda īsts padomju auto, un tas ir mans auto. Auto, kas man patīk, ko es vienkārši dievinu, ar kur man patīk braukt. Starp citu, interesants fakts, Žigulis, tas otrais, ko mēs filmējam, viņš 20 sekundēs sasniedz 100 km. Volga sasniedz 19 sekundēs. Bet ērti pārslēdzās ātrumiņu, viss ir superīgi. Es domāju, ka vajadzētu arī pabraukt un paskatīties, kā tad mums te brauksies ar šo Volgu. 24. Volgas bija arī KKB, jeb VDK Volgas, un šeit ir interesanti tas, ka viņas nāca automāti, bet ručņiks bija uztaisīts tā kā manuāli, 3. feikais pedāls gāja, tātad motors bija no Čaikas, stipras, fantastiskas Volgas, kas varēja, viņām vēl bija interesanti aizmugurē, numuri dažām varēja nomainīties, tā kā viņi uz riņķi griezās. Un tur bija tā, ka šīm Volgām varēja ieslēgt, ka darbojas tikai viens lukturs, jo tad, kad tu nakties kāda brauc, viņš domā, mašīna braucēs mans, un pēkšņi tā kā tā mašīna izslēdz lukturs un ieslēdzas viens, un domā, ka motusēs viņu brauc. Lūk, vēl šīs mašīnas varēja dienas laikā pārkašot citā krāsā. Viņas nevienmēr bija melnas. Melnas bija ierēģi mašīnas, bet tās, kas izsekoja, viņas bija izties gan kā taksis, gan zaļas, brūnas, visās krāsās bija šīs Volgas. Un tas bija interesanti. Un patiesībā šie braucēji, viņi lielā slepenībā turēja šīs Volgas. Starp citu, Volga ir mana mašīna. Man ir činovņiku asinis laikam. Nezinu, Volga ir mana. Dievinu Volgas. Tiešām mašīna, ko es nereāli dievinu, bet es neko neredzu, kur palika tā salvete. Man bija Passāts, man bija šitā te, ka viņam bija slapjums, es atceros, un man visu laiku vajadzēja šitā tīrīt. Tā pagriezīsim klusā. Volga ir mana mašīna. Mana. Viegli pārslēdzās ātrumu, viegli ruļīca. Ja nu kādam ir Volga nevajadzīga un jūs gribat uzdāvināt autolēdijai, rakstat man, jūs varat man droši uzdāvināt Volga, tā ir mana mašīna. Es tak saku, es esmu zilās asinis, komunistiem nebija zilās asinis. Karoči, vienkārši Volgu dievinu. Mamma mia! Un ļoti labas bremzes uztaisītas. Es teiktu ļoti labas. Man draudzene pilnīgi sajūsmā no tām bremzēm. Dzirdējāt? Bet forši kā īstā padomju mašīnā, īsti vīrieši nesprādzējās. Īsti vīrieši, bet bremzes ir žostkās, vienkārši žostkās. Es dievinu šo automobīlī, tevis teļ mums vajag spēt, lūk no citiem cigareti.
Un no citiem izsmēķēt, es teikšu baigi feini. Volga, viņa tik viegliņa, tik forša. Es tagad saprotu, kāpēc cilvēki bija gatavi te vairākas reizes pārmaksāt, jo Volga tev dod tādas sajūtas, kādas tev nedos neviens cits auto. Padom, ja? Kādi žiguļi? Es labāk tiešām visu dzīvi krāju un nopērcu Volgu. Vienkārši. Un reku mūsu skaistulis stāv. Tātad paldies mums jāsaka Hevijam par iespēju braukt, uzfilmēt mums 4 mašīnas. Volgu, kurā mēs tagad sēžam, otro Žiguli, Daivu Zapiņu un vēl Fiestiņu. Diezgan liela kolekcija tev, un jautājums būs tāds, kā tu izdomāji iesākt ar šiem automobīļiem, un tu viņus taisi nepriekš VS, kā man jau minēja, un tu viņus taisi pilnīgi citādāk. Un kā tev ienāca prātā un radās šī ideja? Redz, kādreiz jau VS-am bija laikam nosacījumi. Visam jābūt maksimāli oriģinālam un kaut kādu procentu drīkst atšķirties. Man nekad nav bijis paticies būt pelēkajai masai, jo pelēka masa, viņa saplūst, izplūst vai vēl kaut ko. Un tāpēc vienmēr ja es kaut ko taisu sev, tad es taisu tā, lai atšķirās un visi vienmēr atskatās. Jau šo Volgu atskatās, jau uz otro Žiguli atskatās. Protams, kad otrā Žiguļa būvēšanā mans pirks ir ļoti minimāls, jo tie ir mani čomu Žiguļi. Mēs ar viņiem ļoti daudz Žiguļus taisam, mēs viņus pārkrāsojam, Volgas, Moskvičs, visu kaut ko mēs būvējam, tikai tāpēc, lai ir interesanti. Jo, ja tu nebūvēsi divu, nebūs interesanti. Jā, labi, šie ir Krievi, ar viņiem ir jāpačakarējās, viņi ir Kaprīs, vēl kaut ko, bet viņiem viss ir pieejams. Viss detaļas, viss tu var nopirkt jebkurā veikalā, kurš ir paredzēts Žiguļu un jebkuru veikalu. Tāpēc, tā ir saskāries, 10 gadi pagājuši šajā visā jomā, un tā mēs arī turamies viņā. Un pirmais auto arī tev bija Žiguls, ja? Sēstais Žigulīts eksportnieks, oranžā, ohra krāsā. Un tu arī nodarbojies ne tikai ar automobīļiem, nodarbojies ar automobīļiem, bet tev arī ir servis lielākais ladu vazu Žiguļu. Tīrai telpas, jā. Jā. Un vēl Latvijā Moskvičs klubs, varbūt pastāstīs par to klubu. Tur sanāca pavisam interesanti, jo es šausmīgi gribēju Moskvičs nopirkt Kišu kombi, 200 eiro aiz Bauskas, man izdevās dabūt, tur ļoti foršs džeks bija pretī, jo kāds bija rezervējis. Nedabūjis piekabu laikā, viņš saka, tu man tomēr esi kā kaimiņš, es tev atdošu viņu par to norunāto summu atbrauc. Sāk būvēšana, metināšana, pārkrāsošana. Tie, kas mani zina, tie zina, ka es nokrāsoju ļoti slikti, un viņš apraudējās, un tad viņi zina tālāko nākotni, kāds Moskvičs, kāds viņš tap, un tas laikam bija mana pirmā neoriģinālā mašīna, pie kā es arī sāku piedurties. Viņi ir pavisam savādāk, viņi ir krāsaini, un viņi tagad ir pārdot, viņi dzīvo Latgalē, Daugavpilī, man liekas, kaut kur tur. Latgala, Daugavpils, es nezinu, es neesmu tā gala speciālists. Atsaucās tas, kuram ir, es aizbraukšu uz filmēšu labprāt, ja vēl viņa ir. Viņam arī ir mani 2 Zapiņu 968. Un varbūt tev ir kāda tāda, visspilgtākā mašīna, kas ir palikusi atmiņā, ko tu esi, es pat nezinu, varētu teikt atjaunojis, nevis restaurējis. Tā, kas man ir palikusi atmiņā, daudziem ir atmiņā, tas bija 72. gada 1. kapēka ķiršu krāsais nopirkt Daugavpilī no pensionāra, kurš nedrīkstēja vairs braukt, jo veselības problēmas bija un tiesības neatļauj vairs pārlikt. Es viņu pirku sākumā, kā pirkt pārdot, ātri pārkrāsot, nogrūst pa lielu summu un viss, bet es kaut kā viņā iedziļinājos pārāk daudz. Es viņu pārkrāsoju pedantiski, perfekti. Es salonu salasīju perfektu stūres, detaļas, diski jauni, riepas jaunas, motors pārlasīts, es viņā iespringu nenormāli. Viņš ir ļoti, ļoti skaists, ja es viņu pārdevu, vai es pārdevu ar pluszīmi diez vai, bet par to man ir žēl, bet es viņu pirku ar mērķis, pie tā ir pieturējis, ka es viņu pārdošu, un es viņu taisīšu priekš pārdošanas. Tā mašīna aizgāja uz Berģiem, es ļoti ceru, ka tam cilvēkam viņi ilgi un labi kalpo. Jo, tā, kas man ir atmiņā, viņas vairāk visceļš, tā bija viskaistākā mana mašīna, ko es esmu uzbūvējis. Un kāds varbūt ir tieši tas tavs dzinulis, kad tu izvēlies, retro automobiļus? Protams, ikdienā tu brauc ar mūsdienu auto, bet tas, kāpēc tu to dari? Varbūt tas ir kaut kāds tavs iekšējais motivators, kas ir tas? Šis ir smags jautājums.
Man šie visi krievi ir apriebušies līdz pēdējiem. Es viņus vairs nevaru izturēt nevienā acu galā. Bet Tāpēc tev tagad ir 2 fiestas. man ir 2 fiestas, un man ir bijuši amerikāņi un vēl vis kaut kas, bet es visu laiku atstos atpakaļ pret Krievu. Es nezinu, ko viņš man ir izdarījis dzīvē, bet es neesmu nekāds Krievu fans, bet tas ir kaut kāds užas. Jo tagad arī tev ir Zaporožets, kurš tev ne īpaši patīk, bet viņš arī ir, jā. Ja kāds viņu nenopirks, viņš aizies uz trasu un lūžņos. Nu, Tāpēc noteikti nopērkat. Kas ir arī viņa mērķis? Jā, es nepabeidzu stāstīt par Moskviču klubu. Nu, es stāstu un aizmirstu, man tas ir normāla parādība. Vienkārši, jā, uztaisīju WhatsApp grupu, tāpēc, ka es nevarēju nekur atrast, kad ir kaut kāds Moskvičs. Uztaisīju grupu. Uzreiz bija pirmie 2 džeki, Lauris un Jorens, kuri davai taisam pasākumu. Izveidojam, jā, Facebookā beigās jau tā un aizgāju. Un šobrīd mēs esam, laikam, iespējams vienīgie Moskviča Latvija kluba dibinātāji. Un mums ir klubs apmēram 70 plus cilvēki. Mēs katru gadu pavasarī, rudenī taisam izbrauciens. Mēs vienmēr gribam vasarā, bet laika visiem ir par maz. Un jā, un tā kā es savu Moskviču pārdevu, bet paliku par galveno, tad džeki man uzlīmē uz Volksvičs, lai es esmu. Un tad pēdējā pasākumā pavasarī pievienojās pavisam lielie Moskviču dibinātāji, kas bija kādreiz visa Moskvičs.lv dibinātāji, piedāvāja visādas vimbeļas sadāvināja, vēl uz kaut ko viņi saka, mēs esam beiguši, tu turpini, un tad bija, es laikam pēdējo uzlīmu izņēmu pirms vasara pasākuma ārā, tā kā ar to arī mēs visu uzsākām. Šobrīd darbība mums ir apmēram laikam vairāk kā 3 gadi. Iespaidīgi, tātad var atrast Facebookā, jā? Jā, Moskvičs.lv. Jā, un noteikti, jo tie, kas varbūt nezina un nesako līdz šim visam, tad Moskviči ir krietni mazāk Latvijā nekā Žiguļi, jo Žiguļi ir kaut kā krietni vairāk, un Moskviči, nu tiešām, dažus atrast ir ļoti grūti. Un tad varbūt ir tev kāds ar kādu automobili, un pieņemsim šo Volgu vai kāds smieklīgs atgadījums, kas tev ir, palicis atmiņā, tāds tiešām ļoti smieklīgs, ko varētu pastāstīt. Smieklīgs ir tas, ka 16. gadā šo Volgu brauc savās kāzās. Šeit sēdēja šofers, tur sēdēja es, tur sēdēja man Līgo, vedēja, es nesēdēju blakus, kāpēc es nezinu šodien. Un tad, kad mēs braucām braucienu, es īpašniekam bijušiem prasīju, lai pārdod Volgu, tur nosauc ciparu, tā laika iespējams pietiekam labi ciparu, un tad, kā saka, gada gāja, bet es gribēju šo Volgu atpirkt. Tad tas ir, tāds mans vienīgais, laikam, interesantais atgadījums par viņu. Kaut gan ne. Vas pasākumā uzspridzināja izpūtēja. Jo tie, kas man zina, viņi zina, kad es visos pasākumos es spridzinu. Es braucu un es spridzinu, un mēs vienmēr braucam un spridzinu, un es tik ļoti despridzinājos, līdz man aizmugurēs bunduls uzsprāg kā vienkārši puķa. Un tad man bija sporta Volga. Es braucu bez pusi izpūtē mājās. Un tad varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu par retro automobīļiem gribi pateikt maniem sekotājiem, kuri, lielākā daļa jau patiesībā interesējās par retro automobīļiem, vai arī pašiem ir retro auto. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribi pateikt, varbūt arī par šiem te nolādētajiem Krievu auto, bet patiesībā tajā pašā laikā tik kaut kādā ziņā mīļa. Jums to nevajag. Nopietni, nevajag. Tā ir lieka naudas izgrūšana. Un tu sāc ar vienu, tev ir vēl viens, un tad tu ieej savā mājā vai garažā, tā kā muzejā, jo arī man mašīna neglabājās vienā vietā, man mašīnas iecavā stāv vairākās vietās, jo man nav kur glabāt, ir īpaši ziemā. Jā. Un vienu momentu viņas ir burtiski 16, 17, un tu saproti, ka tev ir rokas pa īsti, tāpat arī servisā stāv otrais Žiguls Bruns pēc pilnas pārmedāšanas krāsošanas, kurš arī vēl ir jāsavāc, bet, tas viss prasa laiku. Tā kā, protams, pērkat, ņematies, restaurējiet, ejiet iekšā klubos, uzdodat stulbos jautājumus, kā atskrūvēt 13 skrūvīt vai vēl kaut ko, kas ir standartā, kā noņemt riepu, jo WhatsApp grupas ir pārsvarā karsts, un karsts viņas ir piekdienas vakaros, kad džekgaražā sametās, viņi sadzērušies saliņas, tad aiziet, un tad saprot, tie, kas jau tās mašīnas ir pārskrūvējuši jēgu, tad tur
kā atskrūvēt šito, kā aporu dabūt ārā, kā tur ambīt atskrūvēt. Nu, tur ir tie jautājumi ir gaužām bēdīgi un daudz. Es ļoti labi saprotu, jo es esmu Volkswagen grupās un kā 5. sestdienas vakaros, jā, tur visu laiku ir karsti. Jā, mums atsevišķā iecels grupa, kur MK2 arī viens džeks ir briedis, un viņš mums ik pa brīdim kaut ko pārmet interesanti, tā kā mēs arī turpinam pazviegt arī šeit. Nu labi, paldies tev milzīgs, un es palieku uz retro viļņa, un neaizmirsti man piesakot atā!